Akciju sabiedrībai Rīgas starptautiskā autoosta 2025. gads ir aizvadīts infrastruktūras uzlabošanas, pieejamības un piekļūstamības veicināšanas un arī digitalizācijas zīmē. Tādā ziņā mēs esam visa gada garumā rūpējušies par to, lai mūsu pasažieriem autoostas pakalpojums izmantot būtu aizvien ērtāk. Ja runājam par autoostas aizvadīto gadu skaitļos, tad jāsaka, ka autoostas apmeklētāju skaits ir pārsniedzis 6 miljonus. Un tā ir pozitīva tendence, jo šis skaits ir katru gadu palielinās. Savukārt pasažieru skaits, tas ir cilvēku skaits, kas ir iegādājušies autobusu biļetes, ir vairāk kā 1,5 miljonus. Tāpat autoostas, protams, nodrošina pakalpojumus arī pasažieriem, kuri izmanto dažāda veida normatīvajos aktos noteiktās atlaides. Un šādu pasažieru skaits ir vairāk kā 300 000, jeb tas būtu 20% no visa kopējā pasažieru skaita. Savukārt 7% no visa pasažieru skaita ir personas ar invaliditāti. Un, ja tieši runājam par personām ar invaliditāti, tad šogad esam tieši ļoti strādājuši pie šī jautājuma, lai pasažieriem ar invaliditāti un dažāda veida traucējumiem autoostas pakalpojumus izmantot būtu ļoti ērti. Turpinot sadarbību ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons, autoosta ir veikusi visu telpu un arī laukumā pieejamo vietu auditu, lai varētu nodrošināt pietiekami ērtu un funkcionālu pieejamību visām autoostas pakalpojumiem. Šajā sakarā ir veikts arī uzlabojumi gan uz platformas, gan autoostas ēkā. Un mēs esam izveidojuši taktilo līniju sistēmu, lai varētu cilvēki ar redzes un citiem traucējumiem ērti nonākt līdz kasēm, līdz uzziņām, līdz toaletēm, bagāžas glabātuvei, kā arī uz platformām ērti nonākt līdz autobusiem. Pie bagāžas glabātuves ir izveidota arī informācijas sistēma ērti pieejama, lai varētu izsaukt palīdzību nepieciešamības gadījumā. Un autoostā ir uzstādīta arī jauna evakuācijas sistēma, kas ir paredzēta ne tikai ar skaņas darbību, bet arī ar gaismas signalizāciju cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Jāatzīmē, ka arī Rīgas pilsēta ir veikusi pasažieru pieejamības uzlabojumus autoostas apkārtnē. Un te es gribētu pieminēt 13. janvāra ielas gājēju pāreju, kā arī Prāgas ielā gan pāreju uz Stokmanu pusi, gan arī trotuāru pielaides pie braucamās daļas ir nolīdzināts, kas atvieglo gan invalīdu, gan arī visu pasažieru pārvietošanos. Šogad stājoties spēkā preču un pakalpojumu piekļūstamības likumam, esam lūguši invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons veikt auditu mūsu mājaslapai. Tas ir www.autoosta.lv. Un jāsaka, ka šī audita rezultātā mājaslapā esam veikuši virkni ar uzlabojumiem. Kā piemēram varu minēt, ka mājaslapas uzbūve ir atbilstoša navigācijas rīkam, kuru izmanto tieši cilvēki ar redzes traucējumiem. Tāpat visiem attēliem ir pievienoti alternatīvie teksti, kas apraksta attēlā redzamo. Pieejama arī krāsu kontrasta un teksta izmēra tālummaiņas izvēle, kā arī esam ievietojuši satura audio alternatīvu. Bet autoosta, protams, apkalpo ne tikai pasažierus, bet arī pasažieru pārvadātāju uzņēmumus. Autobusu reisu skaits kopumā 2025. gadā ir palielinājies, un tie ir 200 000 reisu 11 mēnešu periodā. Laba ziņa ir arī tā, ka palielinājies ir tieši starptautisko reisu skaits, un tie savukārt ir 20 000 reisu. Un svētku laiks, protams, ir labs laiks un mirklis, kad izmantot to arī tuvākiem un tālākiem ceļojumiem. Un no Rīgas starptautiskās autoostas pasažieri var doties uz kopumā 32 starptautiskajiem galamērķiem. Bet jāsaka gan tas, ka gaidāmās svētku brīvdienas ir gana garas, tādēļ vēlamies vērst pasažieru uzmanību, ka pirms doties ceļā noteikti pārliecinieties par autobusu aktuālo kustības sarakstu. Un arī biļešu iegādi noteikti neatlieciet uz pēdējo brīdi, bet veiciet biļešu iegādi saulaicīgi. 2025. gadā ir autoostā veikti 2 atjaunošanas darbi, 2 projekti realizēti, viens no kuriem ir autoostas pirmā stāva uzgaidāmās zāles grīdas, kā arī solu nomaiņa, tika nomainīta apgaismojums, kā arī
Pie visiem jaunajiem soliem ir izvietots viedierīču uzlādes punkti. Otrs projekts ir vēsturiskā veitvera atjaunošana. Un 2025. gada noslēgumā vēlētos pateikt lielu paldies pirmām kārtām autoostas darbiniekiem par stipro komandas garu, pārvadātājiem un sadarbības partneriem par veiksmīgi realizētajiem projektiem, kā arī vislielāko paldies mūsu pasažieriem, kas izvēlējās mūsu pakalpojumus. Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus, lai jaunais gads ir ceļojumiem bagāts un lai katrs brauciens jūs aizved tur, kur jūs kāds gaida ar smaidu. Bet mēs jūs gaidīsim Rīgas starptautiskajā autoostā. Priecīgus svētkus!